Čau! Vai tu gribi dienu bez skolas, kā arī foršs pasākums tieši tev? Mani sauc Haralds, un es kandidēju kā nākamais teiks prezidents. Diena bez skolas, jeb labklājības diena, kā arī foršs pasākums, ir tikai dažas no lietām, ko es vēlos panākt. Man ir idejas, zināšanas un pieredze, kuras jāliek lietā. Kā prezidents man ir ļoti svarīgs jūsu viedoklis, un tieši viedoklis ir tas, kas cels mūsu uz izcilību. Atbildība man ir dārga, tāpēc debatēs būs pārsteigums, kā es to panākšu. Turpini sekot līdzi, un tu uzzināsi vairāk par mani tuvākajās dienās. Kopā mēs uzvarēsim! Teika nemirst, teika dzied! Atgriežoties pie nopietnākām tēmām, mani sauc Daira Kākula, un es esmu no 12. B. Kā jau zināms, es skolā esmu pienesusi ļoti daudz. Pagājuši gadu Teiks Jaguar, Karsai meitenes, kā arī RTV 3x3 basketbola kausa, un to tikai es vēlos pilnveidot. Mans mērķis šajā sfērā ir tikai turpināt un atbalstīt visu skolānu idejas un veidot jaunus pasākumus, kā arī dažādas sadraudzības spēles. Mans lielākais mērķis šogad ir izveidot skolas podkāstu, kas nebūs tikai parasta pļāpāšana, bet arī veids, lai uzlabotu skolas vidi. Skolāns ar Q&A vai arī anketēm varēs paust savas bažas vai vēlmes, ko vēlas ieviest skolā, ko mēs tālāk pārunāsim un arī vērsīsimies pie vadības, lai kaut ko no tā realizētu. Uz podkāstu arī tiks uzaicināti dažādi atpazīstami cilvēki no Latvijas. Man svarīgi ir skolā realizēt pārmaiņas. Prezidents nav tikai tituls. Tas ir tilts, kas savieno skolānus ar vadību. Skola ir otrās mājas, gribot vai negribot. Tāpēc mans mērķis ir padarīt Teiku par vietu, no kuras negribas atvadīties. Es būšu ne tikai prezidents, bet arī cilvēks, pie kura jūs varēsiet vērsties ar visu. Čau visiem! Es esmu Kristiāna Petersona un šogad kandidēju uz prezidenta amatu. Ko es vēlos panākt prezidenta amata laikā? Pirmkārt, stiprināt skolas komandas garu, organizējot starpklašu turnīrus un sadraudzības spēles ar citām skolām, apvienojot tās ar pieredzes apmaiņu un jauniem kontaktiem. Otrkārt, aicināšu interesantus viesus, lai mēs skolā varētu mācīties ne tikai no grāmatām, bet no citu dzīves pieredzēm. Vēlos rīkot pasākumu, kurā vecāko klašu skolēni dalās ar savām zināšanām un pieredzi, piemēram, par pieredzi apmaiņas gadā. Treškārt, vēlos padarīt skolas ikdienu vēl patīkamāku. Panākt, lai tiek izvietots kafijas un tējas automāts, kā arī, lai starpbrīžos pirms svētkiem vai svētku dienās skolā skanētu atbilstošā mūzika un, protams, rīkot arī Helovīnu saistītas aktivitātes. Ceturtkārt, izveidošu viedokļu kasti, lai katrs var izteikt savu viedokli. Viens man ir skaidrs, skola ir daudz vairāk nekā mācības. Tā ir vieta, kur mēs augam, pilnveidojamies un iegūstam draugus.